Aknas ir viens no svarīgākajiem un lielākajiem filtriem cilvēka organismā. Svarīgo bioķīmisko procesu dēļ, kas notiek šajā dziedzerī, aknas tiek sauktas par galveno organismu laboratoriju, un tāpēc jo liela vērība jāpievērš aknu veselībai. Kas notiek veselās aknās? Aknu šūnas ražo žulti, aknās veidojas asins plazmas olbaltumvielas, redzēšanas faktori, aknu šūnas piedalās tauku apmaiņā un uztur vienādu glikozes jeb cukuru līmeni asinīs. Aknas problēmas īpaši sākuma stādija nevar just, un nav nekādas tādas īpašas pazīmes, kā cilvēki var uzreiz domāt, ka viņam ir ar aknām problēma. Bieži nāk cilvēks, piemēram, rutīnas konsultācijas pie gastroenterologa sakarā, piemēram, ar dedzināšanas, ar sāpēm epigastri rajonā, ar kaut kādas vedra izēja traucējums, kas tiešām bieži nav saistīti ar aknām. Un tā kā mēs, kā gastroenterologi, mēs taisām rutīnu analīzi, mēs ņemam analīzi noteikti uz bioķīmiju, tā kā uz allātu, asātu, aknas fermenti. Nejauši mēs varam redzēt, ka ir palielināta aknas fermenti. Tas nozīmē, ir kaut kādas aknas vai aknas slimības, vai infekcijas, vai taukainā akna, piemēram. Aknu steatoze, jeb taukainā hepatoze, ir viena no izplatītākajām aknu patoloģiskajām atradnēm. Saulēcīgi nepievēršot uzmanību, slimība progresē un var novest pie cirozes, jo nav iespējams paredzēt slimības iznākumu. Ja mēs runāsim par tādas kā aknas cirozi, noteikti numur 1 toksiski izcelsmes problēmas, tas nozīmē alkohola lietošana un nevienmēr, protams, jo arī ir cilvēki, profesionāli darbinieki, kas strādā kaut kur, piemēram, krāsotājs, krāso mašīnas, strādā ar ķīmiskai vielu. Katru dienu viņam varētu arī būt problēma ar aknas. Pirmais un galvenais, lai aknas saglabātu veselas, ir veselīgs dzīvesveids, kas sevi ietver fiziskās aktivitātes un sabalansētu uzturu, jāizvairās no medikamentu un alkohola lietošanas. Aknām būt veselām palīdz arī hepatoprotektori, kas satur fosfolipīdus. Aknas protektori vai fosfolipīdi, tas ir dažādi medikamenti, dažādas firmas. Tomēr visi šī aknas protektori vai antioksidanti arī satur iekšā. Viņi palīdzēs atjaunot aknas šūnas. Bet ja ir ciroze, ko viņi var palīdzēt, diemžēl. Bet ja ir, kā mēs runājam, ja cilvēki, piemēram, lietoja agrāk ilgstoši alkoholu un viņam jau ir taukaini aknas. Un arī vēl viena lieta interesanti, ka ne visi, kas lieto alkoholu, arī ir taukainas aknas. Protams, lielākā daļa no viņiem. Bet tomēr, ja cilvēki ir un viņš nolēma vairāk nelieto alkoholu un seko līdzi šī allātu un asātu, noteikti nelietot ir viena lieta, un otra ir lietot šī grupa no hepatosīta protektori vai atjaunot, tā kā aknas šūnas, lai aknas darbības labāk, lai aknas dabūtu vairāk kā skābeklis, ņemsim tādā viegli valodā. No šajā gadījumā noteikti pēc kaut kādu laiku šī produkta var uzlabot aknas darbības un allātas asātu, protams, samazināsies. Esenciāle Forte-N cietās kapsulas lieto, lai uzlabotu subjektīvās sūdzības, tādas kā ēstgribas trūkums, spiediena sajūta epigastrija labajā pusē, kas saistīta ar toksisku vai uzturu izraisītu aknu bojājumu un hepatīta gadījumā. Esenciāle Forte-N palīdz aknām būt veselām. Daudzas slimības var viegli atpazīt, bet aknu slimības nevienmēr ir vienkārši atklājamas. Dažādi faktori var veicināt aknu bojājumus. Esenciāle Forte-N ir medikaments, nevis uztura bagātinātājs. Tas satur fosfadidilholīnu, kas iekļūst aknu šūnu iekšpusē un palīdz tās atjaunot. Esenciāle Forte-N augstā efektivitāte un drošība pierādīta klīniskajos pētījumos. Pēc statistikas datiem katrs otrais Latvijas iedzīvotājs mirst ar sirds un asinsvadu sistēmas slimībām. Ārsti apgalvo, ka šīs slimības bieži ir saistītas ar kalija un magnija deficītu organismā. Magnijs nostiprina asinsvadus, muskuļus, nervu sistēmu, samazina asins recēšanu. Tā ir ļoti vajadzīga minerāla viela, ja cilvēks nodarbojas ar paaugstinātu fizisko slodzi, jo tad viss process un vielmaiņa organismā ir daudz intensīvāka. Ja, un tad šīs papildu vielas bieži vien ir tā kā nepieciešamas.
Kālijs nepieciešams ne tikai sirdī, bet arī kaulī un gludajai muskulatūrai, optimālai šķidruma bilancei organismā, kā arī normālai nervu sistēmas darbības uzturēšanai. Kālijs ir viens no svarīgākajiem minerāliem asinsspiediena regulēšanai. Bez kālija normāli nevar funkcionēt neviena organisma sistēma. To sauc par minerālu karali, un tas ir pamatminerāls katrā mūsu organisma šūnā. Turklāt kālijs uztur nepieciešamo magnīju daudzumu organismā, tāpēc ļoti svarīgi šos minerālus izmantot kopā. Ja mēs runājam tieši par magniju un kāliju kopsumā, tas tiešām vairāk ir domāts sirds pacientiem, vairāk cilvēkiem, kas lieto spiediena ārstēšanai, arī diurētiķi, jeb urīna dzenošu grupas preparātus, jo kālijs, viņš var tik izvadīts ar urīna dzenošu līdzekļu palīdzību. Pat neliels pastāvīgs kālija un magnija deficīts organismā var kļūt par cēloni biežiem muskuļu krampjiem, izraisīt kuņģa un zarnu trakta darbības traucējumus, radīt sirds un asinsvadu sistēmas darbības traucējumus. Kālija un magnija minerāla deficīta organismā viegli iespējams novērst, lietojot pulveri biomagnijs 300 mg plus biokālijs 270 mg. Produkts ražots Izrēlā, tam piešķirti 2 patenti – pasaules un Izrēlas. Ir veikta košera certifikācija. Vienīgais organiskas izcelsmes uzturbagātinātājs, kas nesatur saldinātājus un garšas pastiprinātājus, kā arī krāsvielas, vielas, kas uzlabo šķīdību un konservantus. Visi aicināti uz senioru gada tirgu. Īsi pirms Ziemassvētkiem 19. un 20. decembrī Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā norisinās senioru rokdarbu labdarības tirdziņš. Ar saviem darinājumiem tirgojas 60 seniori. Latvijas pensionāru federācija un pensionāru iespēju centrs Ziemassvētku labdarības gada tirgu rīko jau 3. gadu. Iepriekšējie tirdziņi norisinājās Rīgas Kongresu namā, pirmajā pulcējot ap 110 dalībnieku, bet otrajā 130. Tie gada tirgi, kā viņa ideja par viņam radās spontāni. Vienkārši sākumā mēs domājam, ka aktivizēt, ekonomiski aktivizēt cilvēkus, un tad uzreiz bija ideja par to gada tirgu, pēc tam jau bija cita ideja par internetu veikalu, bet tā gada tirgi tā ir sava veida tradīcija, jau tas ir 3. pēc kārtas. Šo vietu mēs izvēlējāmies tieši tāpēc, ka mēs ceram, ka būs lielāks pirkumu skaits, jo daudz lielāka cilvēku plūsma. Gada tirgus un citi pasākumi tiek organizēti ar nolūku popularizēt veco ļaužu ieguldījumu Latvijas sabiedrībā, mainot priekšstatu par viņiem kā tikai pasīviem sociālās palīdzības saņēmējiem. Galvenais uzdevums ir iemācīt viņus domāt citādi. Domāt tā, kā domā bagāti cilvēki, nevis tā, kā domā nabadzīgi. Bagātie no nabagiem atšķiras ne ar naudas makas saturu, bet ar domāšanu. Ja nabadzīgs cilvēks uztver problēmu kā problēmu, bagāts kā iespēju. Ja viņš neredz iespēju, tad domā intensīvāk, pielietojot visas metodas. Tirdziņa apmeklētājus gaida dažādi darinājumi – adījumi, tambūrējumi, filcējumi, Ziemassvētku noskaņās veidoti dekori un daudz kas cits. Patreiz ir sācis darboties jau arī interneta veikals, jo izrādās, ka šiem izstrādājumiem ir ļoti nopietnas noiets tālākās un tuvākās ārzemju valstīs. Un, teiksim, Amerikas Savienotajās valstīs jau šobrīd tiek realizēti lupatu paklājiņi par ļoti labām cenām. Mēs domājam, ka arī šī internetu veikala ideja ies ar vienu plašumā. Un tas tomēr zināmā mērā ir iespēja papildināt senioriem savus nevisai nopietnos ienākumus. Visi mīļi gaidīti uz labdarības senioru tirdziņu Rīgas centrālajā stacijā. Tas šodien strādās līdz 5 vakarā. Ziemassvētki. Gaidot tos, kā negudri skaitām, cik dāvanas nepieciešams sagādāt, cik naudas tam var atvēlēt, domājam, kā pēc iespējas košāk izpušķot eglīti un izrotāt māju. Tas noteikti nav slikti, ja vien paturam prātā, kāpēc mēs to darām. Vai tāpēc, ka tā liek reklāma? Vai tomēr Ziemassvētki ir kas vairāk kā dāvanu saņemšana un dzejolīšu skaitīšana pie eglītes? Cik daudzi no mums šajā steigpilnajā pasaulē ļauj Ziemassvētku brīnumam ienākt mājā? Kristīgai baznīcai šis laiks iezīmējas ar Dieva dēla Jēzus Kristus nākšanu pasaulē.
Ik gadu šis laiks ir kā neizbeidzams apliecinājums Jēzum kā Dieva mīlestības izpausmē uz zemes, nesot cilvēkiem prieku un atpestīšanu. Tas ir laiks, kas iezīmē gaismas uzvaru pār tumsu. Manuprāt, ko mums vajadzētu bērniem teikt un stāstīt, tas ir, ka šie Ziemassvētki nav vienkārši ziemas saulgrieži, bet tā ir Kristus, jeb glābēja nākšana pasaulē. Kristus, kas vēlāk samaksās par visiem mūsu grēkiem un tādā veidā darot mūs brīvu no grēkiem. Es to savās bērnu dienās iepazinu, zinu. Tā bija vesela nedēļa, kad mēs bijām gan kopā mājā, kā tagad saka, ģimenes lokā, kad mums bija savu ģimenes eglīte, ja tā varētu teikt, tur bija ar dāvans, un vienmēr tika uzsvērts tas, ka šie svētki ir īpaši svētki, kad mums ir noticis liels prieks, Kristus ir nācis pasaulē. Ziemassvētki, reizē tumšākais mirklis gadā un tāpat laikā gaišākais. Kad nakts ir kļuvusi visgarākā, parādās Ziemassvētki kā krāšņa gaismas šautra, kas pāršķeļ tumsu un atņemtais spēku kā liecība tam, ka tumsai ir jāpiekāpjas un jādod ceļš gaismai, lai skumjais kļūst iepriecināts, izsalkušais paēdināts, vientuļais mīlēts. Tas ir Ziemassvētku brīnums, ko mēs katrs varam piedzīvot un sajust. Mana pārliecība ir tāda, ka Dievs vienmēr ir gribējis, lai cilvēks pievērš vērību tām būtiskajām, nozīmīgajām lietām. Un neaizraujas ar kaut kādām virspusīgām, tādām āršķirīgām, varbūt spožām, bet nenozīmīgām. Un viena no tām varbūt ir tāda, tas āršķirīgais, tas zvaniņu un spīguļu un spožumu un zvaigznes un tādas visādas lietas, kurām nav īstas nozīmes. Un cilvēki bieži vien ļoti aizraujas ar to. Varbūt arī tas tiek mākslīgi kultivēts. Vēl viena no lietām, ko Dievs vienmēr ir vēlējies, lai cilvēks nepievērš uzmanību, tas būtu tā kā konkrētam datumam. Bet cilvēkam tāda tendence vienmēr pasludināt īpašo dienu. Šī nakts ir tā brīnuma nakts, šonakt tas var notikt, un cilvēks skatās zvaigznēs un iedomājas kādu vēlēšanos ar domu, ka šī ir īpašs laiks un īpaša vieta. Bet tas tā nav. Un es esmu vērojis cilvēkus un esmu konstatējis, ka cilvēki intuitīvi ir sapratuši to Kristus dzimšanas svētku, to galvenās vērtības, un tā ir mīlestība. Mīlestība vienam uz otru, vēlēšanās izpaust mīlestību. Tradīcijās Ziemassvētki ir visvairāk saistīti ar dāvanām, protams, kad mēs apdāvinām citu un nāk Ziemassvētku vecītis vai Santa Klaus, kurš atnāk pie rātniem bērniem un par viņu labajiem nopelniem, tad piešķir kādas dāvanas. Ja gadās kāds, kas ir sliktāks, tam sadod žagaru. Īstie Ziemassvētki ir tieši pretstats šai tradīcijai. Īstie Ziemassvētki ir tad, kad Dievs raudzījās uz pasauli, ko viņš ar tādu mīlestību bija radījis, par kuru viņam bija sapnis, kā cilvēki tajā dzīvos, ka viņš redzēja, ka mēs neesam tie rātnie bērni, ka mēs esam sagādājuši viņam daudz vilšanos un ka mēs citam esam daudz pārdarījuši un arī sev. Viņš nāca, lai mums palīdzētu, bez nopelna no mūsu puses. Bez tā, ka mēs būtu pelnījuši, ka viņš nāk pie mums. Viņš vienkārši ieradās šajā pasaulē, lai dzīvot ar mums, lai izdzīvot tādu pašu dzīvi, kā mēs dzīvojam, lai varētu mūs līdz galam saprast un lai būtu mūsu glābējs.
saw